es sākšu ierakstu, jā, tad labdien visiem, jā, es esmu vēstures un sociālas zinātnes skolotāja Irina Kozlovska. No šajā mācību gadā es pasniedzēju jūsu klasē arī tādu priekšmetu kā sociālas zinības un vēsture, jā, kurš apjoms ir 70 stundas, 2 gadus, jā, 10. un 11. Un katru nedēļu mums būs tiešsaistes konsultācijas, jā. Tā, nu labi, Ainas, pagājušā video ierakstu es pievienoju prezentāciju, ja jūs varat, ja jūs gribat, jūs varat viņu apskatīt, tūlīt es parādīšu savu ekrānu manā kursā. Jā, un Ainars, jūs dod man zinu, jūs redzat vai neredzat. Redzat manu ekrānu? Jā, redzu, viss kārtībā. Jā, un prezentācija ir pēc kursa visas, tabulā, jā. Šeit jūs piežiet pogu un var apskatīt pirmai tēmai personība un to ietekmējušie faktori, vispār kas ir personība, ja? Un kādi galvenie ārpus un iekšēji faktori, kuri ietekmē uz mūsu personību. Ja? Un šodien mēs turpināsim runāt par individu apziņu, ja, sev un arī individs sabiedrība un personība, sabiedrība, kāda ir nozīme, ja, un kādi vēl ir ārpus faktori, kuri ietekmē uz mūsu personību, attīstību un arī uz mūsu veselību. Ja? Arī faktori, kuri ietekmē. Ja? Un šodien es jums arī gribu piedāvāt nelielu prezentāciju. Dodiet ziņu, kā jūs labāk redzat manu prezentāciju. Ja? Es pārvietoju viņu PDF formātā un arī ir PowerPoint formātā, es arī pievienošu pēc mūsu tiešsaites konsultācijas. Jūs varat arī viņu lejuplādēt, ja, un izmantot savā mācībā procesa. Ja? Nu, tad sāksim. Ja. Pirmā tēma – sociālas attiecības un identitāte. Ja? Prezentāciju sagatavoja vēstures un sociālas zinātņu skolotāja Irina Kozlovska Rīgas 1. vidusskolā. Un atkārtosim vispirms, ja? Kas ir personība. Nu, kā jūs redzat, katrs cilvēks aug un attīstās, to mēs zinām. Vispirms pārmaiņās klūst fiziskā attīstība mūsu morfoloģiski pazīmes, ja? Bet līdz ar to mainās arī iekšējās pasaulē un veidojas personība. Katram rodas neatkarīgi spriedumi, katrs pats pieņem noteiktumu lēmumu savā dzīvē, un cilvēks vienmēr interesējas, kāpēc kāds rīkojas tieši tā un ne citādāk. Par individa rīcību un izvēli ir atbildīga arī cilvēka personība. Ja? Personība, kā mums teica Latvijas enciklopēdija, kas ir jēdziens, ja? Personība ir cilvēka psiholoģiska īpašumu kopums, kas ietekmē viņa rīcību un uzvedību dažādas situācijas. Bieži vien ikdienas sarunās ar vārdu personība tiek apzīmēts kāds īpašs cilvēks. Tāds, kas ir daudz ko sasniedzis vai ir ļoti pārliecināts par sevi. Bet tā teikt nav korekti, jo katram cilvēkam ir sava personība. Personība ir rakstura un psiholoģiska īpašumu grupa, kas piemīt cilvēkam, un cilvēks ir savas personības valkatājs. Arī personība ietekmē cilvēka rīcību, bet cilvēks var ietekmēt un mainīt savu personību. Personības veidošanas ietekmē ne tikai pats cilvēks, bet arī viņam apkārt esošā vide un cilvēki, kuri arī ir cilvēka dzīvē. Ja? Nu, tas, kas ir personība? Šeit viss ir skaidrs? Jā. Nav nekādas jautājumas, ja? Ar iedzienu viss ir skaidrs. Labi, arī es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka iedziens personība un individs arī saistīt ar tādiem pazīmēm, kā cilvēka vajadzības, piemēram, mums ir visiem, mēs zinām, neierobežotības vajadzības un vēlmes, ja? Un, piemēram, viņi ir materiāli, garīgi un arī sociāli. Un tāpēc uz mūsu personību arī ietekmē visas tādas sfēras, ja? Materiāla, garīgā un sociālā.
Arī personība un indivīds saistīt ar zināšanas un prasmes, kuru mēs arī dabūjam no sava dzīvē. Un arī liels moments ir raksturs un temperaments. Mēs zinām, ka personība aug visu savu mūžu, un, protams, ir 4 veidi temperamenti. Tas ir, sāksim no pirmā, tas holēriks, sangvīniks, melanholiks un flegmātiks. Un, protams, kā cilvēks aug, un viņš arī var, cilvēkā personībai arī var mainīties pazīmes temperamenta. Šeit arī ir skaidrums, kas ir vēlmes, zināšanas, prasmes un temperaments. Es domāju, ka jūs paši var izlasīt, tas nav nekas grūti. Es gribu tikai pievērst uzmanību, ka tādi iedzini arī ietekmē uz mūsu personību. No šajā mācību gada, jūs zināt, Ainars, ka mums ir summatīva vērtēšanas sistēma un formatīvas vērtēšanas sistēma. Un formatīvas uzdevumi mana kursē ir paša teorija lekcija, kā es teicu, kura dot jums 30% no galējā vērtējuma, un tēmas noslēgums darbs dot jums vēl 70%, bet, lai dabūtu to 30%, jums pēc katra temāta jāatbildiet uz 5 jautājumiem vai izpildiet kaut kādu uzdevumu, formatīvu. Un viena formatīva uzdevums jums bija aprakstīt pa personības kritērijiem kaut kādu vēsturisku personu. Es tūlīt jums vēlreiz parādīšu tādu uzdevumu. Atceries, Jā. Es pildīju šo te pirmo to. Ok. Es mazliet paskaidrošu, kā izpildiet pareizi šo formatīvo uzdevumu. Un šeit es gribu arī pievērst jūsu uzmanību, ka lejā ir saraksts, arī ir avoti, dažādi šeit, par katru vēsturisku personu, kuru es gribu jums piedāvāt. Tas Joakim Vācietis, pulkvedis, arī Konstantins Čaks, Oskar Kalpaks, un citi. Jūs izvēlat vienu tikai, jūs varat izvēlēt jebkuru. Ja jums nepatīk tādas saraksts, tad jūs varat paņemiet no Latvijas vēstures vai pasaules vēstures jebkuru vēsturisku personību, un arī viņu raksturojiet pa kritērijiem, kuri ir personība, pieder. Tā, atgriezīsimies atpakaļ, un paskatījāmies, kādi ir vispār ārpus kritēriji, sociālai sfērai, kuri ietekmē uz personību. Vispirms, kā uzdevums mums rada arī, tas ir izcelsme. Kāda ģimene un vide šī personība ir dzimusi un augusi, tas ļoti svarīgi, Un, lai plašāk atbild uz šo jautājumu, jums arī jāatbild uz maziem jautājumiem, tādiem kā, kāds bija šis ģimenes sabiedriskai vai ekonomiskais stāvoklis, kāda slāne, viņam pieaugt tāda personība, pēc kā tā varēja teikties, kādas atziņas par dzīvi vai šai personībai varēja rasties bērnībā. Uz visiem tiem mini jautājumiem un uz vienu lielu jautājumu jums jāatbildiet, izlasiet to, visus avotus, kurus es jums iepriekš parādīju, un dodiet plašāku, padziļinātu tādu atbildi. Otrais faktors, kurš ietekmē uz personību, tas ir izglītība. Ko mēs saprotam par izglītību? Kādu izglītību šī personība ieguva? Kur? Un kādu, kurā varbūt augstskolu pabeidz personība, vai ārotskolu, kādas iespējams iegūta izglītība deva, kādu sociālo stāvokli tā palīdzēja iegūt, un kas personību varēja apmierināt, tas izglītība un kas ne. Arī kā šodien mēs varam iestāties uz kaut kādu augstskolu, bet ne visi pabeidza. Mums ir
šodien tāda tendence jauniešiem, kā es saprotu, ja, un redzu, strādāja skolā. Un, protams, man liekas, jebkurš pieredze, ja, kura ir cilvēkam izglītībā sfērā, dot viņam kaut kādu ietekmēju. Jūs piekrīt? Jā. Man šādā ziņā izglītība ir, man jau ir 40 gadi. Un tagad es atgriežos atpakaļ pie izglītības, jo viņa vajadzīga. Jā, protams, šodien mūsdienīga ļoti vajadzīga vidējas izglītība, ja tu gribi iesties augstskolā, jā, protams. Un jebkura vecumā cilvēks var turpināt mācīties, protams. Un ļoti labi, ka jūs esat mūsu skolā. Man arī bija tādi skolēni, kuri izveidoja biznesu. Es esmu arī skolotāja, kura pasniedzēja uzņēmējdarbība pamatī. Jums ir tāds kurs? Pagaidām neredzēju. Pagaidām nav, jā. Nē, man liekas, ka nav. Varbūt būs nākamā gadā, jā. Un es arī pasniedzēju ekonomiku, un man arī bija tādi pieredzes skolēni, jā, kuri izveidoja savu biznesu un atgriezās uz skolu, tāpēc, ka viņi grib augstskolu iestājās, jā, un viņam nav vidējas izglītība. Tad, protams, kā personība var attīstīties visu mūžu, jā. Tā, un izglītība šodien man liekas ļoti svarīgākā, ja? Tā, trešais moments arī mēs redzam uzdevuma piemēra, tā ir karjera. Viņa arī saistīta ar izglītību, ja mēs pabeidzam kaut kādu iestādēs, ja izglītības iestādēs augstskolu, ārotskolu vai vispār vidējas, ja vispārējais līmenī, tad mums sākas karjeras attīstīšana. Ja? Un kādi jautājumi mums palīdziet plašāk atbildēt? Tad pirmais, kādus panākumus šī personība guva, kādi ir būtiskākie pavērsiena punkti šī personības karjerā, kas varētu būt šo pavērsiena punktu cēlonis. Ja? Un, protams, kā šodien man liekas, es kā skolotāja pasniedzēja, arī domāju par to, kā pakāpieniski paaugstināt savu profesionālu līmeni. Ja? Un, protams, mums ir savas kaut kādas atbildība, ja? Katra profesija, un mēs varam arī dabūt kaut kādu vēl lielāku pienākumu vai līmeni, sāksim vadīt klasi, pēc tam kolektīvu, ja? Un, protams, katrs no mums jāpadomā par to, kā mēs gribam attīstīties karjerā. Ja? Un vēsturiski personas mums parādā, ja, kā karjeru mēs arī varam attīstīt visu mūžu, ja mēs esam ekonomiski aktīva iedzīvotāju, jāskaita, ja mēs neesam seniori, pensionāri, ja, šodien, kā mēs redzam mūsu dzīvi, arī seniori strādā, ja viņam ir spēki un ja viņam ir interesi kaut kāda profesionāla sfēra. Ja? Sakiet, lūdzu, Aivards, cikos šodien vīrieši aizgāja uz pensiju un sievietes, jūs zināt? Tagad, laikam 67 kaut kādi gadi, vai? Nē, 64 un 65 vīrieši, ja? Vēl tik, ja? Jā. Bija augstāk. Nē, viņi grib paaugstināt, bet vēl nav tāds lēmums. Kamēr es būšu pensijā, tikmēr jau būs. Jā, viņi domā par to, kā vecumu paaugstināt. Kā es redzēju, darba likumā, mums ir likums, kurš regulē un kontrolē visas tādu sfēru, un tur bija uzrakstīt, ka ekonomiski aktīvi iedzīvotāji no 15 gadiem līdz 74 gadiem. Ja tas uz nākotnē, mēs saprotam, ka vecums paaugstinājās, ja? Nebūs palika, man liekas, 1 gads paaugstinājās uz 3 mēnesiem. Tad, kad es nācu, es domāju, ka man pensija būs 68, 70 gadiem. Mums, man liekas, ka mēs vienā paudze ar jums. Ja? Tā. Tālāk, mūža nogale arī tāds kritērijs, kurš arī ietekmē uz personību. Un galvenais jautājums, kā var vērtēt katras personības mūža nogali. Un arī, kā jūs palasīt, Oskara Kalpakam, mēs zinām, ka bija ļoti tāda sarežģīta nāve,
ja viņš karoja par neatkarīgu Latvijas neatkarību, ja, un, protams, bija nogalināts, ja, un jūs arī varat padomāt, kas notika ar personību, ja, viņa nogalē, ja. Kas bija šī notikuma cēlonis arī kādi, cēloni, ja, ietekmē, kā personībai pati varētu vērtēt to, kas ar viņu notika, ja viņš ir dzīvs, protams, ja viņi radinieki arī var to novērtēt, ja. Nākošais, tas ir raksturojums, man liekas, ka tas ļoti svarīgs aspekts, un galvenais jautājums, kā var vērtēt katras personības raksturu, ja? Kuras īpašības vērtējamas atzinīgi, kuras var uzskatīt par diskutablam, un kā personības rakstura īpašības ietekmējuši cilvēka rīcību. Protams, kā man liekas, raksturojums saistīt ar emocionālu fonu, saistīt ar temperamentu un, protams, saistīt ar nodarbība veidu, ja, kuru cilvēks veida savā dzīvē. Kā jums šķiet, Aivars? Jā, piekrīt. Sakiet, lūdzu, jūsu raksturojumu, kādas ir visstiprākās puses, ja, vīrieši man interesē šodien, kādam pazīmēm jūs pievērst uzmanību, grib pievērst uzmanību? Pa citiem vīriešiem es neesmu tā vispār domājis par. Var tikai tā pa sevi kaut kāda, nezinu, uzticamība, kaut kāda neatlaidība, godavārds. Godavārds, jā, taisnīgums, jā. Labi, mēs tālāk paskatījāmies stipras puses raksturojuma, kuri pievērs uzmanību šodien psihologi, ja, kuri rekomendēja attīstīt sev kā personība. Ja. Tā, un nākošais vēsturiskie apstākļi, tas arī sociālais faktors, ja, kurš ietekmē uz personību. Un kādi jautājumi mums palīdzēt atbildies uz šo jautājumu? Pirmais, kuri vēsturiskie pavērsieni ietekmē personības dzīvi, ar kādam izvēlēm šo notikumu dēļ personība varēja saskarties, kas visticamāk noteica personības izvēlē, kas varētu to mainīt, ko šī personība varētu uzskatīt par savu kļūdu, kritiska domāšana, ja, un cik liela ir iespēja, ka personība šo kļūdu atzītu. Man liekas, arī šī jautājumi ir ļoti tādi svarīgi. Katrs cilvēks jāpadomā uz šīm jautājumiem, kā viņš atbildēt. Ja? Un, kā es teicu iepriekš, mums ir tādi šajā uzdevuma piemēri, kā Joakims Vācietis, Oskar Kalpaks, mūsu slavenie pulkvedī, ja? Latvijas valstī, un Konstantīns Čaksts. Mēs zinām, ka viņš bija Otrā pasaules kara laikā arī cīnītājs, ja, kurš cīnījās pret nacistiskā režīmu. Ja. Autobiografiju jūs varat plašāk izlasīt paša uzdevuma, ja, formatīvā. Tā, kā es teicu, sekmīgā cilvēka īpašības mūsdienīgas psihologi teica, uz kuriem pievērs uzmanību. Ja mēs paklausājamies visveiksmīgāko pasaules līderu un ietekmīgāko cilvēku padomus, tad ir iespējams atklāt vairākas sekmīga cilvēka īpašības. Piemēram, kādas? Nebaidieties sākt vēlreiz no jauna, jo nākošā reize nebūs sākšana no nulles, bet gan sākums, kas balstīs iepriekšējā pieredzē. Sekmīga cilvēka īpašība ir neuzticēt savas laimes atslēgas citam cilvēkam. Darīt to, kas ir pareizi, nevis viegli. Esi pacietīgs, labākais lietas nāk negaidītas. Ja tu esi noguris, tad iemācies atpūsties, nevis padoties. Jā, šodien man liekas arī šī teikums ir aktuāls. Dari visi iespējamo un neiespējamo, lai tavas komunikācijas prasmes būtu izcilās. Un kādas labas rakstura īpašības, ja? Vēlreiz tas ir konsekventa rīcība, atšķirība no mērķtiecībā. Konsekventa rīcība nozīmē, ka uzvedības modeli atkārtojas
paredzamā formā. Mēs spējam atšķirt šāda cilvēka uzvedību un pieņemt tos lēmumus. Cilvēki rīkojas līdzīgi vienas un tās pašas situācijas. Ja? Nākošai pārliecinātība. Kā jūs pārliecināta personība tic saviem spēkiem, zina, ko grib panākt un mērķtiecīgi virza savu sapņu īstenošanā virzienā. Šim cilvēkiem ir raksturīga stabila ķermeņa valoda, taisna mugura un drošs skatiens. Viens no labākajiem veidiem, kā attīstīt pārliecību, ir praktizēt publisku runu. Es arī vadu debašu klubu, ja, un mani skolēni piedalījies debātes. Ja, un man liekas, ka tādas prasmes, kā publiska runa, ļoti, ļoti labi attīstīs pārliecinātību. Sakiet, lūdzu, kā jums ir kaut kāds pieredze izmantot arī tādu rakstura īpašību savā dzīvē vai profesijā varbūt? Nu jā. Pārliecinātība noteikti. Dažreiz arī liekas, ka par maz tās praktizēts tāda publiskā runa, jo ir nācies kaut kādas tur intervijas sniegt, un tad tu tāds bišķi tā kā apmulsti, jo tu nezini, par ko būs runa. Jā. Tā. Tur jābūt pieredzēji, jā. Praktikai. Jā, un es šeit arī pievienoju vietni, ja spiežat pogu un var paskatīties video, ja. Es pēdējā slaidā savā prezentācijā arī radu visas avotus, ja, kurus es izmantoju. Un man ļoti patīk runa skola, ja. Tur ir ļoti labi piemēri, kā labāk izskatās cilvēks savā runā, ja? Kādi stipras puses viņam ir un kādi viņam jāattīstās. Ja? Un man liekas, ka tur ļoti labas video materiālus jūs arī var apskatīties savā brīvajā laikā. Ja? Tā, un trešais, tas ir arī, man liekas, ļoti labās rakstura īpašība – optimisms. Optimisms un harizma. Man liekas, ka var apvienot, bet tas ir atsevišķi, ja, vispār. Protams, tas saistīt ar temperamentu. Ja cilvēks, man liekas, melanholiks vai flegmātiks, viņš, reti būs kaut kāds optimists, vairāk būs pesimists, ja, vai viņam varbūt būs kaut kāda tāda, sarežģīga temperamenta, ja, rīcība. Bet, kā teica mūsdienīgi psihologi, jāattīstīt sev tādas raksturas, ja, optimismu un harizmu. Šī ir arī labā rakstura īpašība, kas ir būtiska līderim. Ja, mēs zinām, ka mums arī jāattīstīt tātad līderes pozīcijas, ja, kolektīva, mēs strādājam kolektīva, protams, sociāla vide, un, kā amerikāņi teica, ir divas, vispār viņam tur, man liekas, mūsdienīgā dzīvē, divas puses, ja būsi winner vai loser, ja. Vidējā situācija, man liekas, Amerika nav. Kā jums šķiet? Jūs piekrīt vai ne? Nē, ir jau tādi, kas tā kā plūst pa to vidu, bet... Jā, tas ir neitrāli. Parasti jau ir tā, vai jā, ja tu gribi sasniegt kaut ko, tad tev ir tādi, kad, piemēram, balso par kādu, es nezinu, politisku jautājumu situāciju, ja, vienmēr ir tādi cilvēki, kuri nebalso ne pret, ne par, ja, bet, dzīve, man liekas, jādara izvēle, ja, un tu padomē 100 reizi, ja tu būtu grib līderim, vai tu gribi būt loseram, ja tu gribi būt vadonis, vai tu gribi būt komanda, kurš vado, ja. Tas arī ļoti svarīgi, ja. Un harizma, man liekas, tas arī īpašība tāda, kuru var attīstīt, ja tu gribi būt pozitīva, aktīva pozīcija dzīvē, ja. Un, protams, harizmas ir no dzimuma, ja, no vecākiem radiniekiem, ja, un var arī attīstīt, ja daudz lasīt, praktizēt, ja, ceļojot, ja, un nebaidies iet uz priekšu, ja.
Tā, un pēdējais apzinātība. Apzināti cilvēki ļoti labi spēj atrasties šeit un tā, kad viņu domas nemētājas, viņiem raksturīga spēja koncentrēties arī krīzes situācijas, kā arī šādiem cilvēkiem ir raksturīga spēja iedziļināties. Viņi arī ir jutīgi pret detaļām un lietu kārtību. Viņi bieži izplāno visu tālredzīgi 2 soļus uz priekšu. Nu, kā es teicu, ļoti saistīt raksturs ar temperamentu. Ja? Tie cilvēki, kam ir flegmatisms, ja, man liekas, apzinātība ir augstākā līmenī. Kā jums šķiet? Nu jā, apzinātība nav mana stiprā puse. Nav? Jūs esat sangvīnīgs? Holēriks vai kaut kāds? Es īsti neatceros precīzi tās definīcijas, bet, nu jā. Nu, tas ir psihotīps, jā, katram cilvēkam ir savs psihotīps. Jūs varat palasīt arī teoriju, tur visi tie 4 psihotīpi, no sengrēkie to atnāc mūsu dzīvē, jā. Sengrēki mediķi, viņi tā sadalīja cilvēkas 4 grupas, jā, un holēriki viņi, nu, ļoti strauji, tādi emocionāli, jā. Grib viss un negrib viegli un jā, uzreiz. Sangvīnīgi, man liekas, tas ir psihotīps, nu, optimistiskais, viņi ļoti tādi jautri, jā, un viņi arī varbūt un līderi, jā, kaut kādas vadītāji un tā tālāk. Un 3. melanholiki, nu, tas ir cilvēki, man liekas, saistīti ar mūziku, mākslu, jā, viņam ir ļoti jūtīga dvēsele, kā es teicu, jā. Un flegmātiki, man liekas, nu, kā mana pieredze rada, ka tas ir, nu, zinātnieki, jā, viņi sēž, skrupulozi, lasīja, domā, nu, filosofi kaut kā. Jā. Nu, flegmātiķis neredz sevi laikam vairāk izteikti kā tas 1., 2. un nedaudz varbūt no 3. bišķi. Jā, es arī, piemēram, kaut kura situācija, jā, varu būt kā sangvīnīgs, vairāk, man liekas, sangvīnīgs, bet arī varu dot reakciju kā holēriks, ja, piemēram, ja man nepatīk kaut kāda situācija vai cilvēki, ko viņi, nu, dara, un tā tālāk es arī emocionāli varu, nu, mans balss arī ir augstākā līmenī, ja es pusi, jā, un tā tālāk. Arī balss mums, nu, rakstura, kā mēs esam holēriki, sangvīniki vai melanholiki, flegmātiki. Nu, jā, temperaments, protams, saistīt ar mūsu raksturu, jā. Tā, un vēl 3, jā, tādas labas rakstura īpašības, spēja pielāgoties. Šādiem cilvēkiem ir raksturīga spēja uzticēties, ieklausieties citu cilvēku viedoklis. Tas ir ļoti labs, man liekas, rakstura īpašība. Šī cilvēki labprāt sadarbojas ar citiem. 6. drama free, no angļu valodā, ļoti laba rakstura īpašība, kas norāda uz emocionālo stabilitāti un adekvātam reakcijām dažādas konflikta un augstās spriedzes situācijas. Nu, man liekas, drama free, emocionāla stabilitāte mums nebūs uzreiz, mums jāiemācieties, jābūt tādi, nu, bezemocionāliem, jākontrolē savas emocijas. Jā. Cilvēks, protams, sastāv no emocijas, pozitīvas, negatīvas vai vidējas kaut kādas, bet tādas rakstura īpašības ļoti labā un viņu jāattīstiet, visu mūžu savu dzīvē, man liekas. Nākošā atvērtība, arī labā īpašība. Cilvēkiem, kuri ir raksturīga šī īpašība, parasti ir ļoti plašs interešu loks. Viņam ir raksturīga zināt kārtē par citiem cilvēkiem, notikumiem ārpus savas ierastas vides. Viņi grib paplašināt savu pasaules redzējumu. Nu, viņi daudz ceļo, un viņi ir ekstraverti. Jūs zināt, ka ir arī 2 vēl tādas psihotipus, introverts un ekstraverts. Nu, man liekas, ka atvērtība tas ir īpašība ekstravertam, pieder. Jūs esat vairāk introverts vai ekstraverts?
Kā jums šķiet? Kur reizi, man liekas, patiesībā vairāk ekstraverti. Mēs esam pieauguši cilvēki, protams, mēs domājam galvā, un varam arī, man liekas, ir tādi cilvēki, man liekas, mana pieredze rada, ka IT speciālisti, viņi vairāk, introverti, tie, kuri sēž viena kabinetā, visu laiku ar daturi, viņam, vairāk nepatīk, sadarboties ar cilvēkiem. Viņi var strādāt komanda, bet viņi, varbūt strādā attālināti vai citādi kaut kāds atmosfēra, Labi. Šeit nav nekādas neskaidrības, viss ir skaidrs, Jā. Labi. Tad avoti, kā es teicu, ļoti labs vietnē skola.lv. Sakiet, lūdzu, Aivars, jūs izmantojat skola.lv? Mācīšanu vietnē. Es, man liekas, tur 2 reizes biju iekšā, pastījos, kas tur notiekās, bet man tur nekas vēl nebija vajag. Tur, man liekas, kaut kādu uzdevumu. Jūs reģistrējas, jums jāreģistrē vispirms, atradāt mūsu skolu, un kad jūs reģistrējas, jūs varat izvēlēt vidējas vispārēja izglītība, katalogs digitālais un izvēlēt kaut kādu priekšmetu. Tur ir matemātika, sociālzinātnes, visas priekšmetas, un tur arī ir video materiāls, kurš piedāvā tavā klasē un ļoti labi stāsta par dažādus mācības procesus. Es jums arī rekomendēju izmantot tādu vietni. Un arī ir uzdevumi.lv. Tur arī ir dažādiem priekšmetam ļoti laba virtuāla teorija. Un, protams, es arī rekomendēju izmantot mūsu kursu, kur ir arī visa teorija šeit pa kreisi. Jūs redzat visu teoriju, šeit, kā jūs redzat manu ekrānu, Jā, un arī es uzsācis jau pamazām tur darbu. Jā. Un šeit ir teoretiska daļa, un šeit ir arī praktiska daļa. Tēmas noslēgums pārbaudīs darbs, kurš dot jums arī 70%. Un, ja jūs redzējat, šeit mums sākumā ir informācija, tiešsaites konsultācijas tematiskas, un es pievienoju visas iepriekšējās ierakstus, sākumā, tūlīt es atveru, jūs varat redzēt, Un katru nedēļu es arī nebūs skolēns, es vadu tiešsaite konsultāciju, un šeit pievienoju video ierakstu, jūs redzat, Spiežat un var apskatīt iepriekš arī prezentāciju. Un prezentācija arī PDF formātā ir pievienota pirmā tēma, Tā, labi, ja jums nav nekādas jautājumus, tad vēl, vērtējuma grāmata viss ir skaidrībā? Tagad jau paliek skaidrāks. No sākuma es tur galīgi nesapratu vispār, kas tur notiek. Ja būs kaut kādi jautājumi, droši rakstīt man ziņu, es atbildēšu uzreiz, dodu savu rekomendāciju, ja būs kaut kādas neskaidrības saistītā ar tēmas noslēgumu pārbaudes darbiem, varbūt jautājumi kaut kādi. Un varbūt būs kaut kādas tehniskas kļūdas, piemēram, viens puisis man šodien rakstīja, ka viņš nevar iet uz nākamo tēmu, tā var būt, tāpēc, ka ir tādi uzdevumi esējas, piemēram, jums vispirms jāatbildiet uz esēju, es pārbaudīšu, došu jums kaut kādu punktu skaitu vai procentu, un pēc tam jūs dabūsiet nākamo soli, iet uz priekšu, uz nākamo otru tēmu, piemēram, Tad jūs nevarat skrien jebkuru tēmu, jebkura semestrī jūs gribat atvērt, un to jūs nedabūjiet, Jums pakāpieniski pirmā semestri, pirmā tēma, otrā tēma, pirmā tēma saistītā. Tur nav nekādas ierobežojumus, tikai tēmas noslēgums pārbaudīs darbs, jums jāizpildiet vispirms teoriju, pēc tam jūs dabūsiet piekļuvi pārbaudīs darbai, Un tā katrs bloks, Otrais bloks, ja jūs izpildiet visu pirmo tēmu, tad jūs dabūjat piekļuvi teorijai, pēc tam pārbaudīs darbam. Un pirmā semestri mēs ielikām tikai starpvērtējumu, un par kursu galējais vērtējums būs mācību gada beigumā. Es tā arī to visu procesu arī sapratu caur praksi. Tur
Nu jā, protams, caur praktiski. Tur nelaiž. Skaidrs, labi. Nu, tad paldies, ka jūs piedalieties. Man ļoti prieks, ka jūs esat šeit kopā, ka es neesmu viena. Un arī es aicināju, lai visi citi arī piedalījies tiešsaites konsultācijas, tad būs dzīva tiešsaites konsultācija. Ja? Abas puses piedalījās tiešsaites konsultācijas. Labi, nu, jauku vakaru visiem, tad līdz nākamajai tiešsaites konsultācijas. Paldies! Jā, paldies! Atā. Jā, atā.